Čau visiem tie un Emīls, un jūs skatāties mēs ar brāli kolosāli. Šodien būs anekdošu challenge. Jā, jūs ļoti viņu ilgi gaidījāt, tāpēc lai iet anekdošu challenge, atkal nezinām, kura daļa. 15, es domāju. Es domāju 15 vai 14. 15, 16. 14. 13. Man komentāros tur kāds rakstīja labi. Sākam, tu sāc. Labi. Pēterītis saka, dāvines tev visas šīs zvaigznes un ieblieza Annai ar dzelzs spainīti pa galvu. Šitais labs. Es tad to ieblīdzu, tev uz zvaigznītes pa galvu. Mana kārta. Māma meitai jautā, ko viņa uzdāvināja dzimšanas dienā. Meita saka, man lūdzu to dāvanu, kas stāv tavā istabā skapī augšējā plauktā pa kreisi zem pleda. Jau sagatavota dāvana. Tevī ir kāda rozīnīte? Man ir daudzas rozīnītes. Tad jau esi baigais keks. Dēls tēvam jautā, tēti, ar ko atšķirs zilonis un apelsīns? Vai tu esi kādreiz mēģinājis izspiest sulu no ziloņa? Pārāk liels, lai ir blenderī. Nereāli. Tu pamēģināt izblendēt ziloni? Viņš man paņemtu širā saķertu, man ieblenderētu tur iekšā. Kamēr tur Emīls meklēs savas anekdotas, es vēlos pateikt, ka es šīs anekdotas lasu no viena kapitāla žurnāla Avenīte. Jā, mēs esam ar Emīlu Zāka. Un tad, runājot par žurnālu, mums ir arī konkurss, bet ne tikai žurnāla Avenīte, arī ar maģisko dienas grāmatu. Kas ir jādara, lai vinētu abonementu kādam no šīm uz veselu gadu, nākamo gadu, 2019. gadu? Tātad notiekumi pavisam vienkārši. Komentāros ir jāieraksta, kuru no šiem žurnāliem tu vēlies saņemt kā gada abonementu. Kā arī, protams, ir jāsubscribe mūsu kanālam un jānolaiko šis video. Ja tu esi izpildījis, tad tu esi pieregistrējuši konkursā. Vīrieši tikai izlieks, ka viņi nesaprot sievietes. Tā viņiem sanāk lētāk. Tu saprati. Tavējā? Mana pēdējā anekdote šajā challenge'ā. Viesmīli, šī zupa ir pārāk karsta. Nu labi, pagaidi, kad atdzies, lai paliek netik karsta. Bet es steidzos. Un tad papūtiet. Bet es te būtu pasūtījis trompeti, nevis zupu. Es nezinu, kur ir Ingurtiņš. Laikam šeit. Te? Jā, iespējams. Šeit. Vai tā? Šeit. Nezinu. Balsojiet, kuram sanāca labāka anekdote, vai man, vai Ievai. Paldies, ka skatījāties šo video. Atā, līdz nākamajam video.